Labrīt un sveiciens no Tenerifes. Esam šorīt pamodušies savā pirmajā dienā pilnajā Tenerifē. Vakardien atlidojām, lidojums bija 7 stundas un par to, kā vispār mēs lidojām un kā mēs izklaidējām Emiņu, to visus vairāk pastāstu Instagramā, bet es esmu patiešām pārsteigta, cik super viegli un labi mums lidojumā gāja, jo 7 stundas ar 8-mēnešnieku noteikti neizklausās vienkārši, bet jā, Emiņa daudz nogulēja, kādas veselas 3 vai pāris stundas viņa nogulēja, tā kā pa divām snaudām. Tad arī es biju paņēmis gan mantiņas, gan dažādas lietas, ko viņai darīt. Arī kaut kad, protams, pastaigājāmies apkārt pa lidmašīnu un tā. Nu, katrā ziņā, jā, bija tiešām super viegli un forši lidot, par ko es ļoti priecājos, jo, protams, mums vēl jālido arī mājās, tā kā es ceru, ka tas arī būs tikpat viegli, bet, nu, tas vēl ir 2 nedēļas. Vēl 2 nedēļas mēs būsim šeit, tā kā par to šobrīd nav jādomā. Bet jā, es ceru uzfilmēt vlogu. Es nezinu īsti, cik daudz man sanāks filmēt, jo, protams, mēs lielākoties pievērsīsim uzmanību Emiņai un darīsim un braukāsim tur, kur viņa gribēs un kur viņai patiks, bet jā, ceru noteikti kaut ko pafilmēt. Un šodienas plānā mums ir doties uz IKEA sākumā, jo mēs gribam nopirkt, mēs paliekam tādā dzīvoklītī, mēs gribam nopirkt barošanas krēsliņu, jo nu, ir daudz ērtāk būtu, ja viņa varētu sēdēt, kad ēd, un tāpēc mēs gribam nopirkt to. Mēs skatījāmies, ka tepat netālu ir IKEA, arī nepaņēmām viņai bļodiņu, no kuras ēst, tā kā tur plānojam nopirkt. Un pēc tam dosimies arī uz kaut kādu veikalu sapirkt ēdienus, jo te mums ir virtuvīte un vispārējais. Un jā, tagad tad esam gatavi sākt dienu. Šodien gan Emma pamodās 5, tā kā, jo Latvijā jau bija 7, nu 5:30, tātad 7:30, tieši tā kā viņi parasti Latvijā mums mostās, bet cerams lēnām varbūt pārliksim, tad viņas to vakara gulētiešanu vēlāk bišķiņu, un tad arī varbūt modīsies šeit vēlāk, bet nu redzēs, kā būs. Katrā ziņā ārā ir super silts, un mēs esam gatavi sākt dienu. Esam tikko atbraukuši, viena istabiņa. Emiņa jau šeftējās pa māju, viesistaba, ēdamistaba un virtuvīte. Krēsliņu būsim dabūjuši. Un nopirksim arī šādas te bļodiņas. Ņemsim šķīvīšus. Mēs nopirkām krēsliņu. Uzreiz mēs pie darbinieka samaksājam, dabūjam čeku. Tālāk mēs dodamies pie notavas durvīm. Mēs paši neejam uz notavas, savācam savu preci, bet viņi mums to izsniedz. Tātad noskrējam. Stilīgi! Ļoti interesanti. Tā kā mums ir pirmais stāvs ar otro, viņiem ir tikai cilvēks izsniedz, bet nu rindas gan diezgan palielas. Emiņa vienkārši pilnīgi čilo, kaut ko savā notabā runājās, ēda savu fotokameru. Tik mīlīgi. Mēs tikmēr te bardakos IKEA. Beigās mēs dabūjām krēsliņu, mēs nedabūjām virsmu, par ko jau ir samaksāts. Pēc 3 dienām jābrauc viņai pakaļ. Nu, nav visārtākā sistēma, bet labi, būs vismaz viņai, kur sēdēt. Emots turpin čilot, esam pārtiks veikalā. Pazaudēju vīru. Mēs tagad dodamies uz Playa de las Americas. Tā bija vieta, kur tad, kad mēs pavadījām mēnesi Tenerifē, medus mēnesī, tad mēs lielākoties uzturējāmies, un tur ļoti skaisti. Meitiņa tikko aizmiga uz otro dienas, tā kā mēs dodamies uz turieni, pagaidīsim, ka viņi pamodīsies un iesim tad apskatīt apkārt un iesim arī kaut kur pusdienās. Mēs atceramies, ka tur bija viena tāda aizmieša
for baby? Tātad tur ir iespējams. Travel for baby? Jā. Tur visu kaut ko var nomāt. Pasakīja, ka laika cikos to vajag, to arī pats plāns var paņemt. Bet viņi pat piedāvā bezmaksas piegādi. Ir tik stilīgi. Tas ir ļoti, ļoti forši. Mēs par kresliņu samaksājām 70 eiro uz 14 dienām. Jā. Tā kā, jā. Dodamies. Nes aizbrauc nepareizi. Sorry, es tev novērstu uzmanību. Nekas mums tāpat jābrauk, kamēr mazais čuču. Bet šitās ielas gan es atceros ļoti. Jā, es arī atceros. Kā nekā mēnesi nodzīvojam šeit. Vispār ir tik dīvaini, ka būt ar meitiņu, jo pirms 5 gadiem, tas pirms 4 pat vajadzētu teikt, vasarā būs 5. Kad mēs bijām medus mēnesī, mēs iesākām par domāt par ģimenes pieaugumu un tā. Un tagad, kad viņai jau te ir 8 mēneši, diezgan crazy. Pirmā diena uzreiz mēs... Uzreiz savu mīļāko vēstuvi. Mums ļoti garšo visi tie karīgas viņiem te ir. Mēs par šo ēdienu sapņojām 4,5 gadus. Emma jau papriciņa ir tikus. Labu aptīti. Paēdām ļoti garšīgas pusdienas. Tagad gelato laiks. Apple veikals banāna. Emma nesaprot, kas tas par dīvainu zemes pārklājumu. Gribās pilnīgi piecelties kājās. Super, Emsi! Kāpēc tas ir mākslīgs, vai ne? Kamēr vīrs pērk ēdienu, es nejauši iemaldījos savā paradīzē, kur ir pidžamas un viss ar Ziemassvētkiem. Es jau vienu esmu paņēmusi. Te uz atlaidēm tāda izvēle, tik smukas pidžamas un nenormāli mīkstas. Tā kā iešu nopirkt, meitiņa spēlējas ar savu zvaigznīti. Manā kontā 2 Ziemassvētku pidžamas, bet viņas ir tik mīkstas un labās cenās, ka es nevarēju atturēties. No Ziemassvētkiem Tenerifē neizbēgsim. Mēs esam tagad atnākuši Los Amerikas pie okeāna. Viņi tur vienkārši spēlējās bērnu laukumiņā. Jā! Kur tu esi aizgājis? Es zināju, ka es paņemšu kameru un viņi nāks pie mums. Nāc! Mēs dzeram tikmēr kafiju. Un es baigi sen, man liekas, neesmu neko pasāstījuši priekš vloga. Es vairāk tā kā Instagramā kaut kādus updētiņus taisīju, bet mums bija tāds diezgan traks pēdējās dienas, jo viņai nāca zobi. Abi 2 zobiņi augšā, kuri tagad ir iznākuši, bija ļoti augsta temperatūra, viņi tiešām dega kā ugunīs, tas bija traki, bet devām paracetamolu un devām ibuprofēnu, paracetamolu un nurofēnu, un tad jau kaut kā tikām cauri, un tagad zobiņi ir izšķīlušies, un kā var redzēt, viņi atkal jūtas labi. Vienkārši sēž un spēlējās pie okeāna. Kas var būt skaistāks par šo? Atnācām pusdienās, ēdīsim paelju pie okeāna. Ļoti skaista vietiņa. Jauna diena, un mēs atkal esam Los Amerikas. Emmai, te patīk, mums te patīk. Te ir kafija. Dzīvi izdodas. Te ir kafija, te ir sils, te nav vējains. Te ir taisns, te var normāli ar ratiņiem. Bet parīt mums ir doma braukt uz Santa Cruz. Ja? Jā. Gājām garām un pēkšņi ievēroju, ka rekur papagaiļi vienkārši lidinās. Tik forši. Man kā putnu mīlim jau šis ir nenormāli stilīgi redzēt papagaiļus brīvā dabā.
Ļoti skaisti šī pilsēta. Ļoti skaists pastaigu vietas, vai ne? Emiņai arī patīk. Tāds apmācies laiciņš šis. Šis perfekts, jā, nespīdēm vai acīs. Nu, malecis tu esi! Nu, tik savu mērlenti grauži. Atkal atgriežamies mūsu favorītu vietiņā, tā ir Botāniko. Ja esat Tenerifē un garšot aizmirsu ēdienas, es ļoti iesaku. Otrā diena Dusika šodien. Mēs dodamies pēc kafijas numur 2. Protams, ka es atrodu arī mājlietu veikalu Tenerifē. Mēs meklējam Ziemassvētku bumbu, un mēs to noteikti atradīsim. Šodien mēs esam atbraukuši uz Santa Cruz, kas ir Tenerifes galvaspilsēta, un dodamies tagad apskatīt šo te Austrālijas celtni, kā es to saucu. Pabijām arī milzīgās Ziemassvētku veikalā, kur, protams, man nevajadzēja ieklīst. Emiņa ratos spēlējās ar zobbirstīti, un mēs dodamies pastaigā. Un šonakt naktī viņai iznāca otrais zobiņš augšpusē, tā kā Tenerife būs vieta, kur viņai būs vismaz 2 zobi iznākuši. Bet, jā, dodamies pastaigāties. Kādreiz mums jāaizdodas arī uz Austrāliju, vai ne? Tas ir tāds čeklistiņā mums ļoti gribētos. Bet ceļam mājās iebraucām kaut kādā pilsētiņā. Nenormāli vējains. Pēc viļņiem arī var redzēt. Domājam, iet kaut kur paēst pusdienas. Tētis ar meitiņu visa veida spēļu laukumos. Pusdienās mums piciņas, Robertam sēņu, man margarita, Robim arī fricīši, jo ļoti gribas ēst. Un Emiņai meloni. Meloni būs tev! Wow! Esam atbraukuši uz kurieni, man nav nejausmas, ja godīgi. Kas tāda iet? Un dosimies uz baseiniem, mēģināsim tikt. Nopirkām Emiņai šādas te ūdens pamperīšas. Nu, redzēs, vai mums sanāks, ja tur būs kaut kādi siltie baseini. Cerams, būs forši. Wow, brauksim uz baseiniem. Nu, ko mēs dabūjām dejpēsu, iedām šādas te aprocītas, 65 eiro uz cilvēku. Nu, Emiņai, protams, nebija jāmaksā. Un iekļauta ir visa diena, vairāki baseini, ēšana, visi dzērieni. Tā kā baudīsim šeit dieniņu. Skatās jau ļoti skaisti, tur kaut kāds trubs, tas, protams, lielākiem bērniem. Līdz 2 gadiem šeit ir bezmaksas. Te var uzspēlēt šahu, kur ir Infinity baseins arī. Ļoti skaisti. Nu, saule! Tētis jau iznes emociju cauri šitai palmai. Viņa tagad ir pilnīgi slapja, bet viņai patīk. Viņai vispār vannās ļoti patīk, tāpēc nebrīnos. Viņai patīk arī te. Bija ļoti forši baseiniņā ar Emiņu, tagad ejam pēc kafijām. Cerams, ka varēs dabūt normālu kafiju šeit. Man pusdienās Cēzara salāti, vīram
fokačs maizīti laikam ar cukīni un trifeļu krēmu. Un meitiņai ir cukīni un arī rīz galetītes. Un tāds mums skats šobrīd. Meitiņai jādodas gulēt. Mēs nācām pastaigāties. Dodamies apskatīt, kas te apkārt ir. Un re, kur tā viesnīca, kurā mēs šodien dzīvojamies. Šodien ir mūsu pēdējā diena Tenerifē. Mums bija ļoti skaists, superīgs ceļojums. Ja sanāks, tagad aiziesim vēl uzspēlēt ātru minigolfu. Sties, ka varbūt tur pilns, bet jā, plānojam vēl aiziet mazliet pamērcēties okeānā. Kājas pamērcēties, ne jau peldēties. Un kaut ko tādu mierīgi atpūsties. Bet kopumā jā, pēdējā diena šeit un tad jau dodamies rītdien mājās. Atnācām te uz tādu kā mini-golfu vietiņu. Roberts aizgāja izņemt naudu, jo tev tikai skaidrā naudā samaksāt, bet nekur 9 bedrītes maksā 11 eiro un 18 maksā 13 eiro, bet mēs negribam ilgi, tāpēc ņemsim 9. Jā, izstāsta stilīgi. Uzspēlēsim. Dabūjām kartiņas, bumbiņas un dodamies. Šis ir pirmais. Jā, reka number 1. Nu, kurš sāk? Tu sāc, jo es vispār nemāku. Es nē. Skincang, tev liekas ar kreiso roku ērtāk. Ok, tā tad viņa lec. Stilīga vietiņa. Emmiņa spēlēs ar golfu bumbiņu. Vīrs uzvarēja pār 3 punktiem. Atradām šādu te fotokasti un nobildēsimies visi kopā. Baigi smuki! Nu ko, ir pagājušas veselas 2 nedēļas un mēs dodamies mājās. Bija ļoti skaists un foršs ceļojums ar saviem dažādiem notikumiem, piedzīvojumiem, ar Emmas zobu nākšanu, ar dažādām aktivitātēm, ar ļoti daudz laika pie okeāna, kas mums ļoti patika. Un jā, bija vienkārši ļoti skaists un arī silts atvaļinājums mums, atpūtiņa. Un tagad esam gatavi doties mājās. Tiekamies jau nākamajos video. Čau! Mm-hmm.